Juhu! Sveikiņi! Dzirdi mani? Vai tu mani dzirdi? Ļauj, es tev ko pastāstīšu. Atzīšos, mēs ar palaidni Apodziņu dažreiz uzspēlējam šahu. Apodziņš izskatās mīlīgs, bet tas mazais knābītis ļoti bieži ir asiņains, dikti nadzīgs mednieks. Tāpēc svarīgi, lai mežā peļu pietiek gan viņam, gan citiem medniekiem. Bet vispār jau es par šahu gribēju parunāt. Stāsta, ka Latvija no augšas izskatās pēc šaha dēlīša. Bet kas tad vainas tādai ainavai? Lūk, tepat uz Eglas Kritalas dzīvo mana retā radiniece Rožainā apmalpiepe. Kad viņas Kritalas atrūd, Rožainajai jāmeklē jaunas mājas. Bet mūsu sporas, vai arī ņipras, pāri izcirtumam aizlidot nevar. Un ja blakus ir tikai jaunaudzes bez kritalām, tad retās piepes, kā mana mīļā apmalpiepe, teikšu tā, aiziet pa skuju taku. Tas pats var notikt ar sūnām un ķērpiem. Bet mans paziņa, graciozais vārpsteņgliemežis, dzīvo sūnās, kas aug uz lieliem ošiem. Arī viņa bērniem vajag tādas mājas. Bet gliemeži, kā mēs zinām, nav tālu pārgājienu cienītāji, un pāri jaunaudzēm aiziet nevar. Tā pa drusciņai var izzust ļoti daudzas retas sugas. Un jāteic, ka arī pārējiem nav diži vieglāk. Par izcirtumiem grūtāk pārvietoties, grūtāk atrast pāri, grūtāk rast dzīves vietu, kas nepārklājas ar sugas brāļu teritorijām, un grūtāk turpināt sugu. Es atkārtošos. Katras sugas izzušana var apdraudēt meža kopīgo līdzsvaru. Turklāt, ja ir daudz izcirtumu, vējam ir pieskrieties, un tas brangi izgāzīs kokus blakus izcirtumiem. Mans rezumē, mežam ir svarīgi savienoties. Tāpēc būšu godīgi. Šaha dēlītes man patīk tikai spēlē ar Apodziņu, ne mežā. Bet kāda vispār izskatās meža nākotne? Pastāstīšu nākamajā sērijā.